kluts no ulicis, un viņš tāds pamodies, viņš tāds skatās pa logā, viņš tāds, Rīnīts! Tāds, jā, ej, tu nost kāds, es tik tālu. Un tad tu vari aiziet pie savu čomaku, pašas kā es nobildēju mēnesi, paskaties, es vienkārši tādu. Mēs esam atpakaļ. Trešā epizode. Trešā? Jā. Trešā. Mēs esam baigi tuvu viens otram šitajā epizodē. Šī ir intīmā epizode. Mums abiem diviem. Mēs esam pie stāv. šodien bija grūts rīts, grūta diena. Vismaz tipsīts ir atnācis ciemos pie mums. Kaķīts. Bet mēs bijām džim. Mēs bijām uz džim, kas ir ļoti laba lieta. Bet tad mēs pārēdās bulciņas un tagad kā viss ir slikti. Tāpēc rīt arī jāiet uz džim ir. Nav varianti. Jābeidz slinkot, jābeidz ēst kādu sūkai, jāsāk dzīvot normāli. Gribēs bišķi sakārtot savu dzīvi tagad. Ja ir tā bišķiņa. Bet tas ir tik nereāli grūti. Tas ir grūti, bet vismaz pa bišķiņam. Gribās kaut kādu tā kā uztaisīt tādu grafiku vairāk. Jo, zin kā ir pierasts, ka mēs esam strādājuši visu laiku un ir pierasts pie tā, ka visu laiku ir tāds režīms. Un pierasts bija, ka es ceļos visu laiku noteiktā laikā, ka katru rītu man zvan modinātais vienā un tā pašā laikā un tā rutīna. Man gribās izveidot jaunu rutīnu. Jo citādāk nekas nesanāk. Neko nevar izdarīt. Ko es vispār ievēroju, ir tas, ka ļoti visu reizi, kad es savā dzīvē bijis, labi, neskatās, kad es biju sīks. Visu reizi, kad es esmu palicis dumīgāks. Jā. Tā kā pat tuncīt palicis, tāds dūšīgs palicis. Tad vienmēr tas ir bijis tajos posmos, kad ir kaut kāds dzīves pārējais periods. Vai tas ir, piemēram, kad es pārgāju uz universitāti pēc vidusskolas, vai arī tad, kad pēc universitātes es pārgāju uz šito sāk strādāt darbā. Un tad ir vienmēr tie posmi, kad ir ir tas, kad es jūtu, kad es sāku ēst vairāk visādas sūdzes un es sāku mazāk kustēties un ir vienkārši hauss. Man patīk, ka ir tie universitātē, ka tu vienmēr iepazīsti tos cilvēkus sākumā un tad pēdējā gadā viss ir tādi feķņikiņi. Jā. Un visiem bārdiņas ritīgi, visiem garmēt. Tas vienmēr. Viss baigi palaižās. Tas vienmēr. Arī tas pats, ka tu redzi savus vidusskolas draugus izlaidumā un tad paiet kaut kādi, 2 gadi un tad viņš satiec un viņi visi vienkārši tādi. Rinalds gan arī nomira. No veipiņiem. Jā, jābeidz pīpēt ir. Jābeidz pīpēt. Man ir tikai no veipiņiem šitā. Mans nusiņš tā neliek klapot. Jā. Es nezinu, man liekas, tur paliek kaut kāds glicerīns kaklā. Kaut kas. Šitais nav tas labākais veips. Šitais atstāja kaut kādas sīrupiņas. Man ļoti nepatīk tie, kas atstāja sīrupiņas. Bet viņi visi tādi ir. Nē, ir arī labāk. Ir labāk, kuriem nav tas, kad paliek kaut kas rīklai tur, nezinu. Kaut kāda mentoli. Jā, man liekas, ka visi tie parastākie, vislabākie vienmēr ir mentoli. No tiem vismaz sūdīgi nepaliek. Bet, jā, vispār nevajadzētu tāds lietot. Jā, nevajadzētu daudz ko darīt. Vispār neko nevajag. Mēs jau baigi zinām, ko teikt. Bet tādi dzīvi. Un es to arī gribu, ka mēs šitajā podcastu laikā pasakam visu kaut ko, apsolam, ka mēs kaut ko izdarīsim. Jā. Tad mums tāds obligāti jāizdara. Jā. Un tas arī iedod tādu ritmiņu. Jā. Un es gribu, lai cilvēki... Nē, es negribu, lai cilvēki... Nē, es nezinu. Nē, zin kā... Es domāju, lai cilvēkiem ir tāds, ka viņi tāds, kāpēc tu stulbais pimpi, kāpēc tu fucking neko nedari? Jā, tu baigi runā par to, ka jūs baigi iesiet uz džimu, jūs baigi kačāsieties, bet tāds, kāpēc izsās, ka tu esi kaut 10 kg smagāks tagad palicis? Es gribu, lai jūs tā pasakiet mums tā, ka, tāds, what the fuck? Bet viņa nezina. Viņa to jau jāredz. Viņa neviens jau to neuzdrīkstās pateikt arī. Bet arī kāds sākumā mēs jau tādi vienkārši esam. Jā, mēs jau neesam. Visticamāk, cilvēki mūs tikai sāks skatīties no kaut kādas, nezinu, kurās epizodes. Jā, kaut kādas 50 epizodes, tā kā mēs kaut kādā, nezinu, mums būs kaut kāds Bills Gates mums ciemos atnācis vai kaut kas tāds. Mums būs kaut kādi labie viesi. Jā. Nē, bet tā,
Kā būs, tā būs. Katrā ziņā šis podcasts ir vienkārši tāds brīvā laika kaut kāda lieta, ko mēs gribētu vienkārši padarīt. Kas ir kaut kas tāds, kā mēs vienkārši kaut ko darām brīžos, kad mēs neko nedarām. Mēs runājam par to Red Bulliņu. Jā, es domāju. Katrā ziņā ir tā, mēs dzirdējām, ka Talsos šogad notiks. Talsa zeme, no kurienes mēs nākam, mūsu dzimtenītē. No turienes... Deviņpakalnu pilsētiņa, un tur notiks kaut kas ļoti grandios šosar. Tur notiks Red Bull Soapbox sacensības. Kas tas ir? Tās ir sacensības, kur cilvēki uzbūvē savējos braucamos un ripo lejā pa kalnu un cenšas izdzīvot. Un tur nedrīkst būt nekāda motoriņa, nekas, tu vienkārši ripo bremz. Nu, it kā, jā, es biju pārsteigts, ka tur bija rakstīts, ka vajag bremz mašīnītēm. Bet citādāk, ja tu tur nokrašos. Jā, bet viss vienmēr krašo tajos video. Bet tas tāpēc, ka viņi tā cenšas, tā kā nespiest tās bremzes pēc iespējas vairāk. Nu jā, varbūt uz ātrumu tur arī ir. Bet Talsos tajā kalnā, kur viņš notiks, nu tur uz to līkumu, man liekas, neviens to līkumu nevarēs izņemt, ja viņi pilnā ātrumā ir. Bet jā, es nezinu, vai tas tiešām tur notiks. Bet nu, tā man mamma teica. Man mamma viss zina. Bet nu jā. Katrā ziņā mēs vēlamies tam pieteikties. Mēs būsim saģērbušies kā Mirta un Ziedīt. Iespējams. Ja kaut kas nemainās. Jā, ja kaut kas nemainās. Mēs nedrīkstam arī izspoilot visu, ko mēs tā kā domājam, kā mēs domājam uzbūvēt ar to visu. Bet, kas tas, ka piedalīsies? Tas, ka mēs piedalīsimies, tas ir skaidrs. Tas, tas notiek 6. jūlijā. Man liekas, 6. jā? 6. jūlijā, jā. Kad tur jābūt ir. Un tur mēs būsim. Un tagad mēs tur pateikuši, un ja mēs nebūsim, tad gan es gaidu komentārus. Tad gan es ceru, ka kāds mums iemetīs kaut ko pa seju. Jā, mēs vienkārši staigās pa ielu, un tad būs zivas seja. Zivu pa seju. Labākajā gadījumā. Kā? Zivu pavaigi nekā kaut ko citu. Dažs pavaigi. Jā. Dzīvē viss ir savādāk, nekas nav mainījies. Jā, nekas, viss jau mainās lēnām. Kaut kā jau tas viss, mēs ejam uz priekšu, kaut kā dzīve mainās, lietas notiek tālāk, tūlīt būs pavasars klāt, un tūlīt mēs sāksim baudīt dzīvi vēl vairāk, nekā mēs to darām tagad. Sērija. Ļaunā sērija? Šitā ir ļaunā sērija, jo mums viss kaut kas ir zaļa balva pa Latviju. Tieši šodien. Šodien man ļoti viss besīja ārā. Bet pasies ārā pa logu, es negribēju iet ārā. Ārā ir ļoti tāds Latvijas pelēkā krāsa. Jā. Nu, mēs tā kā plānojam, tagad mēs filmēsim drīz mūsu nākošo 2. sēriju, mūsu Ziedīts un Mirts. Tas gan jau iznāks, līdz mēs būs šito epizodu jau būsim palaiduši vaļā. Iespējams, bet nu, tad redzēsim. Bet jā, katrā ziņā mēs te gatavojamies filmēties. Un jā, mums īsti tagad mēs gribētu filmēt jau kaut kad drīz, bet ārā vienkārši baigi neglīts laiks. Viss ir ļoti, ļoti, ļoti nesmuks. Vēl nav zālīt uzplaukus. Jā. Kaut kāda pumpuriņa ir, kaut kāds sniegpulkstenīši. Tas ir tas pārējais punkts. Pārējais punkts, par ko es jau iepriekš runāju, tas ir tad, kad viss ir sūdīgi. Tad, kad ir grūti pierast pie jaunām pārmaiņām. Un līdz ar to šitāds ten brīdis, kad nav ne ziema, ne pavasars, pārējais punkts, mums neko negribas darīt. Bet tie pārējais punkti, kas ir no pavasara uz vasaru, tie ir baigi labi. Nu, pavasars uz vasaru, tad tur vienkārši nevar nokļūdīties nekādīgi. Un kaut kāda viena nedēļa pēc vasaras ir labi. Pēc tam cilvēki, kas saka, ka viņiem patīk rudens, viņi patiesībā saka, ka viņi mīļākais mēnesis nav pat vesels mēnesis. Tā ir kaut kāda viena nedēļa Latvijā vismaz. Kad ir kokos ir labs, viss tās oranžās, bet ir arī bišķi silts. Labkritis. Jā. Bet nav tās kaklaiks, tā kā viss brūns. Tā kā viss vienkārši ir tas labs sāk satrūdēt. Un tad veidojas tāds brūns, tāds vienkārši tāds... Jā, es neticu, ka tas ir tas, kas cilvēkiem galvās. Tā kā viņi iedomājas pavasari, es neticu, ka viņi domā par novembri. Jā. Tā kā tumsās iekāp kaut kādā kakā, tāds... Tas ir reāli tas, kas man asociējās ar rudeni. Ir tas, kad vienkārši viss ir tiek brūns, viss ir lietas līst. Ot novembris, man liekas, tāds ritīgs rudenis. Bet no tas arī pārējais laiks, kas ir no rudens uz ziemu, kas ir visdrausmīgākā pārēja, kas vispār eksistē. Man liekas, ka man vienkārši tik ļoti bail no tā laika ir. Man viņš tik ļoti nepatīk, ka es jau visi jau to 1/3 gadu jau, principā, jau skatos uz kā kaut ko tik briesmīgu.
Nu, arī tad manā galvā tad nav nekāda podkāsta, tad nav nekāds, neko nefilmē, tad nav nekāda Red Bull sacensībiņas, nekādas. Neviena nekas nenotiek, izņemot Latvijas svētki. Agrāk bija, es atceros, ka es biju skolā vēl gāju. Tad bija tas E3, kas vienmēr gaidīja rudenī, kad iznāks jaunās spēles. Jā. Tagad E3 vairs nepastāv. Tas ir ļoti sēdi. Jā, es arī gribētu apskatīties, kas būs. Bet ir kaut kādi kanāli, kas tāpatās viņas tā ir. Kas ir vienīgais vēl labs, ir tas, ka rudenī ir visādi seriāli labi nāk ārā. Jā, uz Halloween. Jā, uz Halloween laiku tad vienmēr ir rītīgi labi seriāli. Parasti The Walking Dead bija. Es atceros, sāk iet uz skolu, un tad The Walking Dead sāk iet. Līdz viņš paliks sūdīgs. Un tad otrā puse parasti bija februārī. Jā. Viņi tā pa 2 daļām, lai tā sezonu. Tagad vispār tu ieej Netflixā un uzreiz jau tavu visu sezonu izlaiž vienā dienā. Tas kā kur? Better Call Saul bija pa vienam. Jā. Tagad var, jā. Pēc tā, ka viņi pabeiguši to tur, tad var noskatīties visu. Jā. Nu, ko tu uzzināji pagājušajā sērijā? Mēs runājam par to, ka tu riteni ieguvi. Jā, mēs runājam par bērnību. Un kā mums gāja, tad es pateicu, ka es paprasīšu savai mammai, vai viņai tiešām, es neatceros, vai es tieši tā teicu, bet es fact-checkoju. Un jā, viņa teica, ka bija tā. Es nodziedāju savu dziesmiņu, es tur biju kaut kādiem citiem bērniem. Un tur bija daudz cilvēku, tur talsos. Pie sportnam bija uztaisīts speciāli, kur parasti nav tas skatu, kur mēs parasti ejam lāpu gājienā, tur sākumā tur bija tā skatuvīte. Un es nodziedāju, un es nezināju, ka man būs. Un pēkšņi visi cilvēki atraisījās, un tur stāvēja man jaunais ritenis. Tas tiešām tā bija, vai tas tā, kā tu to atceries? Tā es paprasīju mammai, viņa tā bija, ka visi cilvēki pagāja malā un tāds, tāpēc, ka es nācu. Ritenis. Tad tur stāvēja to riteni. Tur nav tā, ka nebija tavs... tā, ka bija tāda taciņa speciāli. Bet bija tā, ka es eju cauri cilvēkiem un pēkšņi viņš parādījās. Kā es to iztēlos, tas, ka tu stāv uz skatuves, tāds nodzied dziesmiņu, tāds paldies, tāds tu paklanies, un tad visi cilvēki tādi aplaudējot, un visi tādi nostājas uz maliņām, visi tādi sajiet uz sāniem, un tu skaties, un tu tāds vidū tāds stāv, tur kāds tāda riteni, tāds šis ir tev mikrofonā tāds pasaka tāds. Rinald, lūdzu, tu esi sev iegūs velosipēdu pats savējo. Tāds, kur viņš ir, tāds skaties tur, kur ir lejā. Tāds Lauris Reiniks tev pārliek roku pār pleca, viņš tāds skaties tur. Tāds acīs tāda kvēlo, tāds saulīts atstarojums. Un tāds skaties, un tu ieraugi brīnumiņu pašā galvā. Bet tā arī bija. Tā kā es sīks esmu. Tas vai kāda Olgrēts labāk nekā tas pats ritens, ko tev nospēra? Vai tev nenospēra riteni? Kur riteni man nospēra? Tev nenospēra riteni? Galīgi sīks, tas kaut ko sajauc. Man kaut kā mēs bendārzā par to runājam? Nē, skolā, man liekas. Nezinu, varbūt man kaut kā Moškas viņu kaut kur atstāja, jo es viņu nepērdevu. Es domāju, vai viņu nospēra, Mošku viņu nospēra. Jo man kaut kā stāva, es neatceros ļoti sen apakaļ. Man liekas, ka es kaut kā tā padomāju. Tad, jo tā, es nezinu, kur tas ritenis. Kaut kādā 6. klasē varbūt tu man teici, ka tev riteni nospēra. Man kaut kā vienkārši stāva atmiņā tas, ka tev kaut kādā šķūnī bija ritens un man ir nospēra. Man ir vēl tas BMX, man stāv šķūnī. Bet BMX viņas atceros. Nu jā, tas vēl ir. Tas vēl pastāv. Nu tad tas varbūt bija kāds cits, kas teica, ka viņam riteni nospēra. Gan jau. Daudziem nospēra. Vai nu arī es meloju. Es zinu, manam brālim nospēra riteni. Bet tas bija ar tāds, viņš tur pusgadu vienkārši stāvēja ārā. Ziemā ārā stāvēja, viss ārā stāvēja. Un tad pēkšņi vienu dienu viņš vairs nebija. Mums bija tāds, nav beig lielais brīnums. Mums kādiem vienkārši apne kaimiņam, ka viņš tur stāv un viņš vienkārši izmet viņu. Jā, varbūt. Kāds nopirka īpašumu, viņam tāds man nepatīk, ka manā īpašumā stāv. Nē, tur dzīvokļu mājā. Nu jā. Bet tā viņš tur varēja stāvēt, tī tāls. Jā. Viņš varēja pusgadu stāvēt. Bet, ja tas ritens būtu baigi krūtais, viņš pazūs ļoti ātri. Viņš bija normāls, viņam vienkārši riepas nebija, man liekas. Sapumpēts vai ko. Neatceros, jā. Bet, to ķipeni nospēra. Jā. Padomā, cik daudz lietas īstenībā ir tādas, ko, piemēram, es tāds domāju par tevi, ka man tāds, tev tā notika, bet īstenībā tā nebija. Vai tīpaši mums.
Jo mēs man vienkārši ka man kādreiz kaut ko pateicis, bet man likās, ka pēc kaut kādiem gadiem man liekas, ka tu man to pateici, un es domāju, ka tas ir tāds, ka tā ir tev noticis. Vai arī citreiz es nosapņoju. Es tad pēc tam tāpēc es arī paprasīju savai mammai, jo man liekas, viņš tā atmiņa to riteni, man tā kā tāda sapnis. Tāds kaut kāds koncerts bija, man tā liekas, bet moški es to visu nosapņoju, ka tā es dabūju to riteni. Jā. Bet es paprasīju, un tad tāds, vajag fact-checkot. Bet tad citreiz neatcerās. Man bija bail arī, ka man mamma neatcerēsies, ka tā vispār notika. Nu jā. Nē, jā, tad arī ir tas, kad es nezinu, ko es mēģinu pateikt. Tikko ieveipoju, man vienkārši apdolbījos. Bet ir tie stāsti, to, ko tu no citiem dzirdi, un tev ir tāds, šito man Otiši pateicis. Nē, es tev arī bieži vien uzprasu. Mēs arī ļoti daudz dirsām agrāk. Mēs arī ļoti daudz viens otram dirs. Un arī viss bija, mēs jau domājam par to, kā skolotājs taisa backflips un vēl visu kaut ko. Mūsu galvās tas notika. Reāli es atceros. Es atceros, ka tā bija. Es atceros, ka mums ienāca latviešu valodas skolotāji pa durvīm un sāk dejot tā kā štajā Tiesto dziesmā I Will Be Here videoklipā. Kas apskatās. Jā, ja kam interesē, tie apskatās, mēs neliksim to video. Kur gāja tā kā robotiņš cilvēks. Jā, tur tāds Asian čalīts, viņš dejoja. Tāpat tās mums jau latviešu valodas skolotāji ienāca. Jā, un viņi sāk dejot tā. Tā kā robotiņš. Jo mūsu galvās tā actually notika. Jā. Un es to redzu. Jā, rēcīgi. Un tad ir tie, kad tu šitā ten iedomājies, un tad tāds vai vispār... Man ļoti interesē, vai tiešām, vai arī bērniem, arī citiem bērniem tā ir. Bet viņiem jāprasa. Bet bērniem, iztēle ir nenormāli bagāta. Es vienkārši domāju tas, ka, kaut kādā brīdī tu izaudz. Man liekas, ka visiem, ne? Vai arī ir cilvēki, kuriem... viņi gan jau vienkārši neatcerās. Ļoti daudz cilvēku neko neatcerās no bērnības. Bet man liekas, ka tas ir tāds, vai tu tā kā paliec tajā visā, un tu dzīvo visu savu dzīvi tajā bērnībā iekšā, un visu laiku atceries visas tās lietas, kas ar tev bērnībā notika, un tad tu visu dzīvi dzīvo kā tādā bērna prātā. Nē, tas ir tāds autismiņš. Un tad mēs esam autisti. Varētu būt bišķiņi. Gan jau bišķiņi. Bet tur jau es jau nedrīkst teikt, ka ir. Jā. Ja cilvēki ir daudz lielākām no tiem līmeņiem. Bet ir kaut kāds krāsaināks, kad negrib to tā kā izmirst, kā tas bija, tās sajūtas, ritīgi var atcerēties, tās smaržas, kas ir no bērnības. Es ticu, ka daudziem ir tā, ka viņi neatcerās, jā. Bet tad, kad viņi bija maziņi, viss kaut kas jau notiek galvā. Viņi jau izdomā spēlēties, viss kaut kā. Jā, tā kā arī mazais krustdēlišs, tā kā viņš atnāja, kurš tik fucking neizdomā. Viss kaut kādas tur, šitais ten. Tāds kā? Tad rinīts, sētā, pakakāja. Jā, šitais tornīts, tur tāds Lego kaut kāds karodziņš, tās tornīts tur uzkāpt augšā. Jā, tā kā viņš arī vienkārši stāsta manam brālim un viņa sievai, ka rinīci atnāca un viņa dārzā pakakājas. Un viņš ir pilnīgi pārliecināts par to, ka tā ir noticis. Un viņš tā kā es atnāku, viņš tāds prastāts, vai tu tiešām tā bija, viņš tāds jā. Jā, viņš ļoti pārliecināts. Kāpēc tu tā izdarīji? Jā, viņš sāk vēl to konfrontot. Viņam kaut kā 2 gadiņš, kāpēc tu tā izdarīji? Ko? Viņš tāds, es sastādīšu protokolu, ko es redzēju, un es pasūdzēšos policijai, jo tā nedrīkst darīt. Man nepatīk, ka manā dārzā kaka. Tu nesavāc. Tāds investigation uztais. Mēs izrādās, ka tiešām tu kaut kādā brīdī pa nakti vienkārši guļot, vienkārši atnāc kluts no līdz. Un viņš tāds pamodies, viņš tāds skatās pa logā, viņš tāds, Rinīts! Jā. Bet jā, tas tagad šitais te, pa ko runāja, manā galvā ir viss tas, kā viņš stāv pie tā loga un kā viņš skatās. Es to varu kaut kādiem krūmiņiem un pakakāju. Tas atgādina atstīņas tāds. Jā, es reiz iztēlojos to reklāmu, kur tas puisīts Ziemassvētku reklāmu, kas ir Čībo vai Jakobs Kronung vai kaut kas, ka viņš tur tāds atver to logu un viņš tāds to kafīņu tā pavēdina. Un tad tāds Ziemassvētku vecīši tā. Ielidot tajā logā. Labi, tā tur nebija, bet es tā arī atceros, jo tāds variants arī man galvā bija. Par tām lietām, kas nenotika nekad, tajā reklāmā tā bija. Viņš ietriecās tajā mājā. Un tā es atceros to reklāmu. Jā, un tas ir reāli. Kā mēs vispār varam būt normālā prātā, ka mums visu laiku galvā vienkārši visu laiku šitās lietas, ko mēs neesam pārliecināti, vai mēs to tiešām esam piedzīvojuši vai neesam, un mēs visu laiku atceramies to. Jā, I guess. Jā, jāprasa.
vai cilvēkiem tā ir. Jā, man interesē. Ka viņi arī iztēlojās, ka tur, nezinu, kaut kāda doma iet pa ielu, un viņi pēkšņi. Noteikti, ka kaut kādā dzīves posmā tā ir bijis. Vai arī tas, ka, piemēram, es nezinu, varbūt more relatable ir tā, ka tu stāv pie kaut kādas malas augsts, un tu vienkārši domā par to, kā tu nokritīsi. Jā, un tu vari iztēloties. Man ir tā, ka man ir vēl tālāk, ka es kaut kāds izdomāju kaut kāds 10 veidus, kā es nomirstu. Es apskatos, es tāds reku kaut kāds akmens, es atcitos ar galvu pret to akmeni. Tik detalizēti. Es ritīgi, bet vairāks. Tā kā veids, tāpēc man nenormāli bail no augstuma. Jo es visu laiku domāju par to, kas varētu notikt. Un es visu laiku redzu, man visu laiku galvā iet viens un tās pašas lietas. Visu laiku es tāds skatos, tur es tāds, šite varētu nomirt. Nē, tik detalizēti man nav. Man ir arī nenormāli bail no augstuma, bet man vairāk ir bail no tās sajūtas, ka tu esi bezspēcīgs un ka tu zini to, ka tu nomirsi. Tas fakts, ka tu zini, ja tu nokritīsi, ka tu krīt un tu neko nevari izdarīt. Tas man vairāk tā sajūta, ka tu vienkārši esi bezspēcīgs un tu krīt un ka tu zini, ka tu nomirsi. Man ir pat tā, ka es iztēlojos, vai es nokrītu kājām pa priekšu, vai es nokrītu rokām pa priekšu. Jā. Cik laikli es varu izdzīvot, ja es nokritīšu ar kāju un ko es darīšu tad, kad es kritīšu, lai vairāk izdzīvot. Kā es varēšu palēlināties, piemēram, atpletīšu rokas, tad man lēnāks paliks tas kritiens. Un tādā brīdī kā tu par to visu varētu padomāt? To es domāju, kamēr es nezinu. Es tagad iedomājos, ka es eju pa mežu taku, pa tiem kaķiem, kā sauc? Baskaitāku. Tad baskaitāku tikai kokos, uz virvēm. Jā, uz virvēm. Mežu kaķi taku. Un tur es domāju, jo tur ir tāds, ka tu trīc un tu mēģini pāriet kaut kur pāri, un tad man tāds, tad es iedomājos visus tās scenārijus. Es nevaru, man vienkārši tik ļoti. Man nav veidi, kā tu man varētu pārliecināt, izlekt bungee jump vai kaut ko tam līdzīgu. Ok, ar izpletni es varētu izlekt, tāpēc, ka ar izpletni man kaut kā liekas, ka tas ir tāds, tā, ka tu esi tik augsts, tu vispār nesaproti, tu nespēji tā kā saprast, kas tas ir. Man vairāk bailīgāk liekas, ka tas ir kaut kāds, ka piemēram, tu redzi to zemi. Ka tu redzi, kur tu vari atsisties vai kaut kas tāds, ka tu tāds bet arī tev nav izpletnes. Arī. Tas ir viss arī atkarīgs no sākuma būtu vienalga. Nē, bet pa bungee jump arī vienkārši tie ir tāds, man tas liekas tik fucking bailīgi, ka tu tāds ej lejā, un tad ir tāds striķis, kas tev tur. Un tu vēl vienreiz. Un tad viņš tāds uzbauns uz augšā. Gan jau, ja tu to pirmo iztur, tad jau vairs nav bailīgi. Tik traki, tāpēc, ka tev jau bija vienreiz, tev jau nav tā pirmā baila, ka tu tajā brīdī. Un tad tur vēl karājies, un līdz tev kāds dabū lejā vai uzvēl kaut ko. Droši dāviniet man tos visus bungee jump dāvankarts un vispār. Man daudz draugu, kas grib iet uz to. Es neiešu. Es varu garantēt, ka es neiziešu. Es vienkārši varu pateikt, ka man tāds, forši, paldies par dāvanu. Šī bija ļoti slikta dāvana, un es uz viņu neiešu. Vienkārši. Paldies, ka tu izmeti savu naudu, jo es vienkārši neizmantošu to. Tas bija ļoti mīļi. Ļoti mīļi. Ļoti. Jā. Kas tev ir vislabākā dāvana, ko tu esi dabūjis? Vislabākā dāvana? Man liekas, ka... Man vajag interesanti, jā. Tas, ka man, kad man bruņuruputs nopirka, es arī tik ilgi gribēju bruņuruputs. Es gribēju, man liekas, ka vairākus gadus jau, kad es biju sīks, man ļoti patīk dinozauri, un es kaut kur izlasīju, ka bruņurupuči principā ir dzīvojoši vēl dinozauri, ka viņi tā kā vienīgie dinozauri, kas vēl dzīve ir. Tāpat vēl krokodili laikam arī esot. Pilnīgi visi putni dinozauri. Ķipa, bet viņam vairs neizskatās. Viņi izskatās ļoti kā dinozauri. Jā, bet viņiem, ja viņiem nebūtu spalvas vai kaut kas. Tie nadziņi ir, jā. Bet viņi maziņi jo viņi tādi paši tā kā viņi bija agrāk, tādi viņi tagad izskatās. Tagad vienkārši viņi mutantējušies bišķi maziņākiem. Bet viņi ļoti, Nē, es gribētu savu kādu putnu mājās, kas ir tā kā staigā, bet nelido. Vistiņi. Dodo bird. Jā, vistiņi reāli fucking superīgi. Pasies uz Dodo bird, viņš tāds varētu būt tagad, ja viņas neizēst tur tajā salā, bet pa bruņurupučiem. Jā, man bruņuruputs uzdāvināja tad, kad man mazais brālis piedzima. Un tad sanāk, ka es atceros, ka man bija tāds, wow, man ir divas dāvanas, man ir mazais brālīts kā dāvana, un man ir bruņuruputs kā dāvana.
Un tas bija tāds, wow, cik forši. Man liekas, ka tas arī bija tas ir tāds. Man liekas, ka tas bija tāds visforšākais. Tas vispār, es atceros, vienmēr palicis atmiņā, tas bija tāds, kad mēs ar tēti aizgājām, skatījāmies Talsu ralliju, jo tajā laikā vēl pašos Talsos, tā kā centrā, tur notika tas rallijs vienmēr. Man dzimšanas diena vienmēr bija par ralliju. Un mamma jau bija slimnīcā, un tētis bija atbraucis no slimnīcas uz Talsiem, un mēs gājām skatīties ralliju. Un tad bija tā, ka man tāds, es nevaru sagaidīt, ka mēs brauksim no tā, skatīties mazo brālīti, mazais brālītis piedzimis, un mēs brauksim uz Rīgu, bet tagad skatāmies ralliju, man bija tāds, es negribu to ralliju paik skatīties. Un tad toreiz bija tas, kad Talsu rallija, ka tā mašīna ielidoja Talsu ezerā. Un mēs bijām pie tā fucking ezera. Un es atceros, tētim saka tāds, mēs braucam uz Rīgu, es gribu skatīties, es gribu redzēt savu mazo brālīti. Mēs aizgājām un kaut kāds pāris minūtes vēlāk tā mašīna ielidoja tajā ezerā. Un mēs tieši tur bijām. Un man bija tāds, ka pēc tam teica kaut kādi šie klases biedri, tu galīgi tu redzēji, kā tā mašīna iekrita. Un man bija tāds, nē. Es neredzēju, bet Es redzēju savu brālīti. Bet es redzēju mazo brālīti. Bet tas arī tie Talsu rallijas un vispār rallija, tas tik rēcīgs pasākums. Es nevaru. Man patīk, ka tas vienkārši tāds, viss gaida, kad vienkārši nokrešos mašīnu. Jā, tas ir palielināts viss, kas ir tāds interesantākais. Mēs pie šitā kaut kāda līkuma, šitais ir tāds grūtāks līkums, šita varētu būt kaut kas. Tā ir tāda tētlieta, tas nevar, tas tāds, tu paņem tur tāds kaut kāda aliņa, tāds apsēdies savā tēta krēslā un tāds sēda čomiem un tāds skaties, kā mašīnas brauc garām. Baigi labi. Tas ir kaut kādi komentāri par to, kas tā pa mašīnu, ko tur... Jā, tu nekāds komentārs neko nedzirdi. Bet pārsvarā tas ir vienkārši iemesls atkal. Jā, vienkārši iziet ārā, iedzert. Jā, pabaudīt vasarā. Jā. Es atceros, mēs braucām ar tētu un brāļiem uz Somiju, uz VRC ralliju. Un tas bija tāds tā kā ceļojums. Tas man patīk, tas bija tāds tā kā piedzīvojums. Un tur viņiem arī bija kaut kādi tusiņi notika. Tur tāds, ka tur ritīgi kaut kāda mašīna izstāde, kur visādas rallija mašīnas izlikts ārā, un tu viņus var skatīties. Un tad tur visādas suvenīrs tirgo, kas ir tur ar to ralliju saistīti. Un es atceros, tur ritīgi krūt man viss tāds ēdiens. Tur ritīgi tā kā tusiņš tāds ritīgs uztaisīts. Bet šitā jau ir tā. Tikai kurā posmā tu esi, bet ja tu esi kaut kādā vietā, kur viņi beidz vai sāk to posmu, tad tur ir kaut kāds apkārt. Varbūt tas tāpēc arī tāds, ir noteikti cilvēkam tas nenormāli patīk, ka viņi zina visus tos braucējus un seko līdzi un tāds, kurš šogad būs pirmais. Bet tas arī pārsvarā, ja tev kāds tur piedalās, ko tu pazīsti. Arī jā, ka tu pa kaut kādiem... Bet ir arī tādi, kas ritīgi seko un brauc līdzi, jā. Pa lielam, kas ir most fun, tu skaties vienkārši kaut kādus interesantākos līkumus, kur kaut kas tur, piemēram, trampolīns. Es atceros, man vienmēr patīk skatīties, kur ir trampolīni, tāds, lec tās mašīnas, tur tas tāds, Bet tas arī, tā kā es biju sīks, es arī tāds, kāpēc viņi augstāk nelido? Viņi varētu vēl. Man liekas, ka foršāk ir. Un tagad rallija vietā būs Red Bull. Jā, tagad būs Red Bull softbox rallijas. Tas man liekas rēcīgāks. Tas ir rēcīgi, tas ir kaut kas tāds, ka tu zini, ka tās mašīnas viss izjuks, viņas tur cilvēki dabūs traumas, tur reāli, un tur ir cilvēki savām rokām tā kā salikuši tās mašīnītes no kaut kādiem puņķiem salikuši kopā, un viņas, tur knapi vispār turās, un te dizaini visādi interesanti. Talsos būs bišķiņ lielāks competition. Tur jau vairāk mehāniķi kaut kādi. Jā, tas gan. Viss Tals ir tāda, lauka pilsēta tur jau. Jā, Talsos jau, tur taču nebūs uzmetināti kaut kādi baigie, tur bagi. Jāskatās, kā mums sanāks, tad jau redzēsim. Dokumentēsim. Jā. Kā tu jūties? Vai tu jūties vēl joprojām tikpat depressed, kā tu jūties? Nē, es nekad nejūtos depressed, tā kā podcasts notiek, vai tā kā mēs runājam. Tā kā es viens pats sēžu mājās un skatos ārā pa logu pusstundu, tad man ir tāds, es palieku. Bēdīgi, bet man nebija tik traki šodien. Man no rīta bija vienkārši briesmīgi. Mums remonta darbi notika 2. stāvā un tāds no rīta tāds iztraucēts. Es gribēju celties kaut kādos 9, bet viņi tur vienalga.
Tas viss ir garām. Bet dažreiz tas pat nav īsti iemesls, kāpēc man bija tāds garstāvoklis. Tas vienkārši tīri tāds, ka es kaut kā biju izdomājis kaut ko citu galvā, un es pamodos, un es biju šokēts, cik pulkstens jau ir, un ka es neesmu jau ārā no mājas, un es sāku sev dusmoties, kā es varēju sev nepiecelt augšā un tādā garā. Un tas beigās vienkārši izraisa to, ka man slikts garstāvoklis. Bet viss, kas man palīdzēja, bija tas, ka es uzliku skaļu mūziku uz austiņām svarenē un vienkārši darīju grūtāks vingrinājums. Kas arī citiem. Es ticu, ka ļoti daudziem tā ir, ka mūzika izmaina. Kā tu domā vispārībā tajā dienā? Tu uzliec kaut kādu dziesmiņu, tev tāds, tu esi uzreiz tajā mūdiņā iekšā. Bet varbūt arī tādi cilvēki, kuriem vispār, kur neklausās muzonu. Es nezinu, es nesaprotu. Tāds cilvēks tev paprasta, kādu mūziku tu klausies? Es neklausos mūziku. Kas tev nav dvēseli? Kā? Nē, tāds, varbūt tev nesanāk klausīties mūziku. Vēl trakāk, ja kāds tev, piemēram, pateikt, tāds, man nepatīk mūzika. Nē, tas ir serial killer. Nē, kā tev var nepatikt mūzika? Man traucē. Bet tas ir tāds... Es neesmu nevienu tādu cilvēku, man liekas, saticis. Es zinu, ka ir cilvēki, kuriem ir diezgan sūdīga gauma ar mūziku. Ka man tāds, viņi vienkārši, viss, kas ir tāds... bet tas arī, man liekas, ka viss beigās ir tāds, ka tev nav laika vienkārši klausīties un iedziļināties mūzikā un atrast to savējo. Tāpēc, piemēram, ļoti daudz cilvēku vienkārši klausās tikai radio. Ka viņam varbūt iespējams, visticamāk, ka nav laika. Bet ar tas prikals, ka rādio, visi klausās tās dziesmas, pilnīgi visi viņas zina. Bērni arī, piemēram, tad viņi klausās to mūziku, un tad tev nekas cits, ja tu viņu dzirdi ļoti daudz reizes, tev nekas cits neatliek, kā vienkārši patikt tām dziesmām. Jā. Bet, Un tad tu vienkārši tāds viss zini, viss tāds, es šito zinu, šito uzslēdz skaļāk. Un negrib meklēt. Man liekas, ka tas ir laika trūkuma dēļ tāds, ka tu neatliec savu kaut kādu, tu nav brīdis, kad klausīties kaut kādu, meklēt savu mūziku, meklēt tos māksliniekus, kuriem tev patīk mūzika, vai izveidot to kaut kādu to savējo, to tā kā tāds mūzikas playlist vai kaut kas tāds, kas ir tavie go-to tādi mākslinieki, pie kuriem tu tāds vienmēr atgriezīsies. Droši vien, ka tāds cilvēks klausās radio, viņam tāds vienkārši viņš dzird, šitā dziesma man patīk. Un tad viņi neskan vairāk par radio. Bet tāpatās jau tu uzliec to dziesmu, bet tas nav. Tur nav nekas dziļāks. Tas ir tāds diezgan... Tas ir visiem. Man, piemēram, es nevaru. Ja man patīk kāda dziesma, viņi skan par radio, man viss sabojāts. Jā, man ir citreiz ir tāds, ka es esmu atklājis kaut kādu. Tāds jāizbauda, pirms viņi ir radio. Bet tā jau parasti nav. Lielākā daļa no Spotify dziesmām nav radio. Vismaz tās, kas ir mūsējās, ko mēs klausamies. Bet agrāk, kad mēs bijām sīki, mēs klausījāmies tikai mūziku, kas par radio skanēja pa lielam. Vai arī mūsu lielie brāļi klausījās, vai mammas ar tētiem klausījās. Tas bija tāds vienkārši tas, kas skan. Bet mēs tā arī tad pieaugām arī ar to, ka jāskatās caur mūzikai un ka visur viņi skan. Arī es atceros, ka bija visādi diski ar mūzikām. Tur, piemēram, es atceros, ka biju maziņš, atradu Crazy Frog šito te disku. Un viņam bija tās zīmējumi, viņš virsū, kur tā vardīta plika krāniņa bija. Un tāds, galīgi tik smieklīgi, galīgi tik forši, tāds man tāds Crazy Frog. Jā, un tas bija tāds, kad bija tie diski, kad es tāds skatījos caur tiem diskiem, tur kaut kāda plika vecena uz disku, tur tāda, kaut kāds tāds kaut kāds Eirodance mūzika, tur kaut kāds Eiropas hit, kaut kāda atlas, kaut kāda. Tagad ir kaut kāda YouTube, house music, kaut kāda club mix, kaut kāds miksišs, tur vienmēr kaut kāda vecena, tur stāv, lai tev ievilinātu tajā. Lai tu jūties seksīgi. Bet tas reāli nekas nav mainījies, tā kā bija agrāk, tā vēl tagad ir. Tik agrāk bija vēl stulbāk no tādas krāsas un tādas. Jā, viss bija tāds arī tāds piesātināts krāsas, tāds ļoti tāds viss silts, tāds silts krāsīgs, tāds 2000. Gadu sākums. Kā sauc to stilu 2000? Y2K. Y2K. Bet viņam ir arī skatījums, ka dažādi tie ir tas futuristic Y2K un tad ir kaut kādi tie tur, kaut kādi citi vēl tur bija. Ir tie arī kaut kādi grungy Y2K. Tipsīts. Zaks mūžādi. Jā, Tipsīts atnāca ciemos. Tipsīt, tu gribi piedalīties podkāstā? Viņi jau piedalās. Bet jā, bija Y2K.
Jā. Nu, Y2K, jā, man tas bija visādi arī tie grungy, visādas mūzikas un tāds, nu, redz, man vairāk ir palicis atmiņā visādi Darude Sandstorm un visādi tādi, kas ir tāds elektroniskās deju mūzikas un Tiesto un viss šitie. Jā, nu man tieši tās Evanescence un Green Days un viss tas emo laiks, kas arī tas arī ir Y2K, tikai viņš ir citādāks. Un man tas Y2K, kas iedomājas, man uzreiz ir kaut kāda futuristika, kaut kāda Michael Jackson un Janet Jacksons, tāds iesam, tas vidiks, kur viss ir tāds tur kaut kāds futuristika, tur wide šitās lēts, jā, kāds aerops un viss šitie. Pateic, ka paņem to, kā sauc to grinderīt, nē, bet to, ka no rīvu paņem. Un apskaties iekšā tajā rīvē, viņš izskatās tā kā 2000 vidiks. jā. Kaut kur es to redzēju. Viss tāds silver. Jā, viss ir ļoti spīdīgs, chromēts, ļoti daudz chroms. Jā. Un, jā, viss tāds ļoti... Mēs kaut kad skatījāmies ar Kristu šito ten Resident Evil pirmo. Viņi ir ritīgi Y2K stilā. Viņi ir nenormāli. Viņi tas muzons. Arī šitais ten Fast and Furious, ātrs un bez žēlstības, 1. un 2. daļa. Ātrs un bez palkostīm. Man liekas, jā. Arī, man liekas, Tokyo Drifts arī, man liekas, ar jā, viņi iztie. Need for Speed. Bet, nu, tāds Need for Speed, jā, nu, viss šitie, tas stilišs, tas muzons, viss tas viss kāds otrā plēša spēlīts, tāds ritīgi atsit nenormāli to laiku. Tas ir vēl tāds ritīgs stils. Jā. Es nevaru iedomāties, kas tagad ir tāds stils. Bet galvenais, ka viņš nāk apakaļ, tas Y2K, ka tagad paklausies mūziku visu laiku kaut Eurodance muzons skan. Psytrance jau īsti nav Y2K tāds. Jā. Vairāk trance vienkārši kaut kāds šitie ten tā kā Tiesto. Tiesto, jā, trance vienkārši. Reku, piemēram, kaut kādas visas šitās South Stars dziesmas, kas tagad skan, viņas visas ir tāds, nu, tāds... Vai Armin van Buuren vēl tur. Armin van Buuren visu laiku. Viņš tagad vienkārši mauc vēl joprojām visu to pašu, ko viņš visu laiku. Viņš ir viens, man liekas, no tiem artistiem, kas visu laiku palicis pie tā savējā trance un baigi nekur tālu nav aizgājis. Bišķi tur popīgs kaut kas. Bet viņš tajā pašā laikā vienmēr ir taisījis to savējo State of Trance un visu tos tur savējos radio un tos visus pārējos, ka visu laiku viņam skan te viņa muzonu. Viņš visu laiku pat ar to trance, nekad viņš viņu nav īsti atlaidis. Nu, Tiesto, man liekas, galīgi, nu tā, aizgāja prom no viņa. Es nezinu, ko viņš īsti tagad dara. Bet viņš tagad tikai pop mūzika pēdējos kaut kāds, nezinu, 10 gadus ir taisījis, visu laiku tikai kaut kāds pop gabals. Nu, tādi, kas ir. Nu, viņi ir elektroniskie gabali, bet viņi ir tādi mainstream, tā kā tēmēti. Visādi šitie ten slap house un tādā garā. Bet mums baigi grūti pieņemt to, ka kaut kas mainās. Un ka nav tā, kā bija. Jo arī visu laiku tie 2000. Es varu sakt pa Latviju, man tā saka, Dievs, man agrāk Rīga bija tā kā visforšākā vieta, un es tāds, bet tagad tāds, viss tik citādāks ir. Jā, tu pieaugušo acīm skaties. Nu, jā. Tu redz daudz vairāk nekā, ka tu biji bet tas jau tāpatās, tas vairs Vīķis Freibergs laiks un traknie laiki, traknā kalvīšu laiku, un viss tas, visiem likās, ka tāds vairāk naudiņas bija un viss kaut kas, un tad bija krīze, palika viss bišķi sūdīgāks, tad bija Covid, un viss tādi sāk nerunāties, un vispār, nu tā kā... Bet domāju, ir sliktāk pēc Covid cilvēki tā kā uzvedās? Es domāju, ka jā. Jā? Nu, ir tīpaši, nu tāds... Jo arī bija tāds, tā kā arī visiem saka, ka tur kaut kāds, es tur sākšu, nezinu, ko tur darīt, tā kā Covid beigsies, jo tagad es nevaru tikties ar cilvēku, bet man liekas, ka daudz mazāk ir kaut kādi. Nē, bet kā arī tus un kaut kādas slavenības jau tagad brauc apakaļ uz Latviju. Jā. Es nezinu, es īsti baigo atšķirību tā nejūtu. Vienīgais tas, ka tagad vienkārši visu laiku ir iespējot uz Zoom, ja tu kaut kāds kurs sevi vai kaut ko vienmēr būs Zoomā kaut kas. Bet nē, man tāpat tās liekas, ka cilvēkiem ir tas viss, tas telefona prikals, un tas ir viss daudz vairāk tagad. Nu jā, viss šitās ten piegādes un viss tie, ka tu var pasūtīt savu pārtiku. Nē, tas nav slikti, bet cilvēki vienkārši netiekās. Jā, okay, tā agrāk arī bija, ka netikās cilvēki, bet man liekas, ka tagad ir dēļ tā Covid, tas ir vēl vairāk tā kā. Tāpēc, ka kaut kā izzūd viņiem tāds, visi cilvēki var mājās strādāt, viss var notikt mājās, nekur nav jāiet. Jā, viņi vienkārši cilvēki palikuši slinkāk. Man liekas, ka viņi vienkārši atraduši kaut kādas veids, kā tagad mazāk darīt lietas.
ka tu visu vari internetā. Arī, ja tu paskaties, piemēram, cik daudz Latvijā tagad uzradušies tādi internetu veikali, kas ir vienkārši uzspaunojušies, kas principā tirgo tikai Amazon preces, kas ir, tu uzspied virsū un tu pasūti, principā, nu jā, jums tur būs piegāda pēc kaut kādām, piegādāsim jums preces pēc 7 dienām. Rādās, ka ir noliktavā, bet īstenībā viņš no Amazon nāk. Viņš Amazon kaut kādā noliktavā. Viņi vienkārši skatās atlaides kaut kādas un piedāvā. Jā, es nezinu tik detalizēti par to, bet tas fakts, ka es atceros agrāk, ka tu atrodi internetu veikalā tāds, ir preci, tu aizbrauc uz to pašu veikalu, pasaka, kā man vajag šito preci, un viņi tev actually uzreiz iedod. Tagad ir jāgaida kaut kādas 3 dienas. Tad viņi tev atbild, pasaka, lielākoties man tā ir bijis, ka viņi saka, jā, mums precīzi būs bišķiņ jāpagaida, tur kaut kādas 2 nedēļas, kamēr viņi piegādās mums, un nekas pa lielam vispār noliktavā nestāv. Tā kā, nezinu. Tas vienkārši viss ir atraduši veids, kā strādāt caur internetu, viss ir atraduši, bet tas jau tā ir attīstība, Tas vienkārši tā tas notiek. Cilvēks vienmēr mēģinās atrast vieglāko veidu, kā kaut ko izdarīt, kā nopelnīt naudu. Jā, un ja tas strādā, kāpēc lai to nedarītu? Jā, tieši tā. Jā, bet tas jau, tas viss, kas tā tehnoloģijām notika, tas viss, jā, bet man liekas, tā cilvēki. Mēs pazaudējam kaut kādas communities un kaut kādas tādas. Bet arī, viss tais podcasts. Jā, tas podcasts prikols pa lielam tikai dēļ pandēmijas arī aizgāja. Cilvēki nevar tikties, un tas zūmos taisa. Mums īstenībā baigi tā, diezgan, es teiktu, ka bišķiņ mūsu skolas, tā kā augstskolas gads bišķiņ izčakarēja tas Covid. Tādā ziņā, ka pirmais gads bija tāds ritīgi foršs, mēs tur satiekamies ar tiem visiem kursbiedriem, tur notiek kaut kāda tusiņu, kaut kas tāds, un tad tagad pēkšņi tāds Covid, un tad viss notiek, mums reāli kaut kāds 2 gadus, pēdējos 2 gadus skolā, vienkārši viss bija tikai attālināti. Nekāda tusiņa, nekas, un. Jā, es jūtu līdz tiem, kas arī bija ar mums vienā vecumā, kas gāja uz universitātēm, kas arī dabūja to Covid tajā laikā. Tas ir tik šausmīgi, ka tu nedrīkst neko darīt. Sēd mājās. Jā, ja pat lekcijas nenotiek, tā kā klātienē. Tu tāpat tās nevar pastrādāt pa vidam, jo tu nevarēji neko darīt. Tik ir tāda ritīga tusēšanas gadi tādi, ka tu ritīgi tusējies, bet īsti, tas mums nesanāca. Tas viss palika tāds baigi citādi. Tas tāds pat nedrīkstēja tur kaut ko tusi. Protams, vienmēr jau bija kaut kāda underground tusiņa un kaut kā tāda. Bet... mēs sēdējām mājās, spēlējām Minecraft visu laiku, kamēr mums gājas fonā Zoom lekcijas un viss pārējais. Es domāju, ka mēs būtu daudz vairāk iemācījušies no tā visu, ko mums skolotāji mēģināja mācīt, ja mēs būtu klātienē bijuši. Tas diezgan izčakarē. Es domāju, vēl arī pat, es domāju, kaut kādās vidusskolās, bet, vidusskolās. Bet tur ir trakums par to, kas ir nākotnē notiks. Ka bērni vienkārši slinkāk palika pēc tam. Jo iedomājies, ja tev arī 2 gadus gandrīz nav skola, tā kā nav jāiet uz skolu. Ko tas izdara tavai smadzenē? Tas varbūt, tas tādā ziņā, ka, bet, labi, es nezinu. Tie, kas ir gudri, viņi jau paliks, gudri, viņiem nekas nenotiks. Jā, bet baigi tev skolā kaut ko baigi iemācīt, tā kā vidusskola. Tikai to cik no grafiku, ka tev jāceļās tikos, un šitā te ne takai kaut kāds zooms, tur vienkārši gulēt un izslēgt ārā to. Jā, bet arī es tā vispār, visu laiku arī par to es domāju, cik daudz es tiešām tā kā no skolas paņēmis lietas, kas man tiešām tā kā ir. Tur viss ir pa draugiem. Jā, tas kāda čomaka tev ir tikai skolā. Pa lielam viss, ko es iemācījies skolā, kaut kāda attiecība veidošanas ar cilvēkiem. Tā, pa lielam. Tas, kā tu runā ar skolotājiem, kas ir tāds vecāks cilvēki par tevi, tas... Man, piemēram, vienmēr ir viss tas, ka tu ar cieņu izturies pret skolotāju un tāds vecāku cilvēku un tā. Un kas man bija ļoti šokējoši pēc skolas, bija tas, ka pēkšņi tā atšķirība, ka tu aizbrauc uz universitāti un visi tie tur cilvēki, kas ir tur, tu viņiem runājas un beigās izrādās, viņi ir kaut kāds 10 gadus vecāki par tevi. Man tas bija vienkārši tāds šokējuši, jo tāpēc, ka kamēr tu esi vidusskolā, tad visas laika vienādā vecumā, visi cilvēki, kuriem tu runā.
Vai arī viņi skolotājs, tā kā kaut kāds, vecāki cilvēki gados, un tu tiešām vari redzēt, ka viņi ir vecāki pēc vizuālā skata. Bet, un tad tu pēc tam ej universitātē, un tad tās runājas tiem cilvēkiem tāds kaut kāds stulbs joks, un tad tu beigās tāds pagaidi. Es tā neteiktu kādam cilvēkam, kas 10 gadus vecāks par mani, es neteiktu šādus joks. Viņš jau ir lielais, viņš ir pieaudzis, un man tas bija tāds šoks, ka what? Ko? Viņi var normāli runāt ar mani. Viņi runā kā normāli cilvēki. Es neesmu pa maziņu priekšu. Es taču esmu maziņš. Es taču nevaru īsti neko tur tādu noderīgi pateikt. Un klausās cilvēki tevi, viņi tev uzklausa un tā. Un tāds... Tāpēc arī liekas, ka viņi visi vienādā vecumā. Nē, tur 1 gadu, 2 gadus vecāks, bet tāds, ka pa 10, un tu atklāji kaut kādu pēc mēnešiem tikai ejot. Cik ļoti tas vecums ir nenozīmīgs, un tas viss tas tāds... Diezgan daudz ko, jā. Diezgan pilnībā mainās tas skats uz dzīvi. Un tā, man liekas, ir tikai tāda lieta, ko tu tikai saproti, ka tu esi beidzis mācīties kaut kādās, vidusskolā. Jo, iedomājies, 12 gadus tev dzēn galvā vienkārši bet to, arī tas, cik man likās, ka tā būs visu man dzīvi. Tā skola, un tas brīdis tā kā ir izlaidums, un nekas. Viss pazūd tā kā šitā. Viss nav vairāk, neviens. Neviens ar tevi vairs nerunā, neviens tur neredz, viss ir kaut kur citur. Bet tāds tik dīvaini to tā kā saprast no sākuma ir. Ka tu tāds visu laiku katru dienu runājies ar cilvēkiem vai kaut kā tādu, un līdz ko nav vairāk. Tu uzreiz viss. Jā. Bet, protams, atkal, ja satiekās reunions, izlaidnē, bet kā viņi sauc? Salidojumos. Jā. Un tad jau tu atkal redzi tos cilvēkus. Bet kurš atnāk, kurš ne? Bet ko man patīk, ka, piemēram, man patīk satikt kaut kādus vecos tos klases biedrus, un tu ej ar to pašu prikolu pie viņiem, tikai pagājuši kaut kādi, nezinu, cik tur 8 gadi, kopš tu viņus esi redzējis, un tu ej pie viņiem tāds, tas pats prikols, un atkal tā saikne ir tā pat, un viss tas pat. Bet tu cer, ka tā saikne tāda pat. Bet arī ir. Tas ir labākais gadījums. Ne, tas ir labākais gadījums. Es jau visu laiku tā eju, visiem, ko es satiekos, tāds, kur mēs... bet kāpēc, lai nebūtu? Ko mēs pabeidzām? Bet, labi, citiem ir tāds, ka tāds, es jau vairs tā, kaut ko šitādi. Ir dzirdēts, ka no dažiem klases biedriem. Ir, ka viņi bet ne arī tie cilvēki parasti nenāk uz salidojumiem. Viņi negrib redzēt arī tos... cits, un viņiem ir savas dzīves. Jā, ka viņi ir centušies kaut kā... Zini, kā tu tajā laikā esi gājis cauri kaut kādām problēmām un kaut kam tādam, un tu gribi sevi, to veco sevi atstāt, un tas nozīmē, ka tev ir arī visticamāk tos cilvēks jāatstāj. Un tos visus pārējā, kas tev ir tā kā, ja tu gribi pilnībā citu ceļu iet pa dzīvi, ka tu esi tagad pilnīgi cits cilvēks, tu gribi mainīties, tu gribi vispār tur... atteikties no kaut kādām lietām un veidot pilnīgi kaut ko jaunu, tad es saprotu, Tas makes sense. Un es pieļauju, ka tas arī visticamāk ir iemesls, kāpēc arī kāds varētu būt citādāks, ka tu viņus attiec. Bet tas ir tik labi, ka tad, kad ir tā, ka ir uz vienu līmeņu. Kad satiekās un ir tāds, vecais, un viss tāds smējās par tiem vecie labie laiki, viss tas pats kā agrāk. Vai dieniņi. Un tad, tu aizēji no tās universitātes. Un tad ir vispār, tā darba dzīve un tas, kas notiek. Tur ir īstās dzīves meklējumi, tā kā sev saprašanas. Ka tu beidzot tā kā esi viens pats un tev vairs nav tā, ka vecāki skatās, ko tu dari. Kad. Tas ir tas, mūsdienās, kas ir nereāli sarežģīti, ka tev ir kaut kāds triljons opcijas. Un tad ņem un izvēlēs vienu, un tad tu visu laiku uztraucies, vai tiešām šitais ir tas, ko tu gribi darīt. Un tad tev ir tāds, ka visu laiku uzskrien uz tiem, ka tāds, es gribu kaut ko jaunu uzsākt. Un ir tas happiness, tas excitements, ka tu tāds, kaut ko jaunu, bet tāpēc nedēļas tāds, nē. Un visu laiku šitais arī tas ir no visiem Instagramiem, visu kaut ko. Vienkārši tas liekas, ka kaut ko grib, arī tā kā kaut ko pērk. Tad tu vienkārši tāds, šeit man šito šausmīgi vajag, un tad tu nopērc, tad paiet dienu. Un tu jau esi pārtam. Arī tas pats ar kādām mašīnām. Nopērc savu jaunu mašīnu, viņa taču ir fucking vislabākā. Tev ir tāds, tu nost. Un tad viņi saplīst. Vai arī tu gadi brauc ar viņu, un tev ir pilnīgi vienalga. Tā kā... Jā. Tad man vajag jaunu. Tāds, pilnīgi, ka tev apnīk. Tas pats arī ar telefoniem. Pasies, cik ļoti ātri tev jau apnīk telefons. Tu nopērc jaunu telefonu. Bet es viņus izmantoju līdz viņi saplīst. Jā. Bet ir cilvēki, kas katru gadu maina telefons. Un tāds iznāk jaunākais modelis. Nē, man vajag to fucking jaunāku. Tas jau arī tāds kaut kāds...
Stāris kaut kāds. Varbūt, vai arī tu esi vienkārši, tā kā fans nenormāls tajai kompānijai. Piemēram, tev patīk kaut kāda Samsung telefona. Oh my god, viņam tur kaut kāds tas AI, kaut kāds jaunākais feature, ka tur var mēnesi nofočēt, un viņš ir tik labi izskatās. Jā, iezūmot, un tur ir tik foršās mēnesis bildes, un tāds, es visu savu dzīvi gribēju mēnesi fotografēt. Jā, izsaudzīt. Tas ir vienīgais, kas ir pasiecis. Es gatavs izsviest štuku 200 vienkārši, lai nopirkt telefonu. Bet to tā reklāma izstāst, un tev tāds, tu nost kāds, es tik tālu. Un tad tu vari aiziet pie savu čomu, pašas, kā es nobildēju mēnesi, paskaties. Vai tu aiziet tāds, ko tu no tāluma vēl var nofilmēt? Tas ir tik dīvaini. Kurš cilvēks no tāluma kaut ko filmē? Tas ir tā kā iezūmot, piemēram. Jā, bet es atceros, ka tā kā es pirku, man iepriekšējais telefons bija Androids, un tas bija Huawei. Man viens no iemesliem, kāpēc es viņu gribēju, bija tas, ka es varu piezūmot rītīgi tālu un uzfilmēt no tāluma kaut ko. Bet tieši ko tu filmē? Tā kā mājas kaut kur tālumā? Tu tās gribēji vairāk redzēt, kaut kāds events, kaut ko, kas notiek cilvēks, kaut kāds random oms uz ielām. Populārs random. Es kaut kādu random om redzu kaut ko. Es vienkārši... Jā. Man arī atgādina to. Jā. Teleskops. Binokls. Binokli, jā. Un tas tāds, piemēram, redz kaut kādu omu iet tur otrā ielas galā. Man tāds, ja es viņu filmētu prosti ar savajā telefonā, kāds man tagad, piemēram, kurš var iezūmot 3 reizes, man tāds, man nepietiek, es nevaru redzēt detaļu. Es gribu redzēt tās krunciņas. Ja var tā, ja tik detalizēti. Nē, viņš nav, bet bija īstenībā diezgan labi tā kamera. Tas bija Huawei Mate 20 Pro, man liekas. Jā, un viņam bija tas, bet es nesapratu, kāpēc viņš pēkšņi vienkārši ar laiku viņam tā kamera sāk palikt aizvien sūdīgāk. Sākumā viņi bija rītīgi labi. Tā tiešām bija, vai tu vienkārši redzēji, kā citiem ir? Nē, tas tiešām tā bija. Es skatījos tās bildes. Es atceros, ka es fočēju un es zoomoju rītīgi klāt un skatījos to detaļu. Man bija tāds, wow, actually rītīgi tās detaļas var redzēt. Un pēdējās kaut kādas pāris, pēdējā kaut kādā gadā, kad man viņš bija tāds nofočēju un es piezoomoju un viņš ir rītīgi blurry. Viņš nav tā kā agrāk. Un man bija tāds, kā tā var būt? Vai viņi kaut kādas updates uztaisījuši, lai tā būtu. Bet es arī domāju, gan jau arī visādos apstākļos, tur nezinu, kaut kāda saltikus klāt vai kaut kāds smilts vai kaut kas, un nezinu, viņi tur tā noskrāpētas tā lēts vai kaut kas tam līdzīgs noteikti, kad viss kaut kas jau var to ietekmēt. Un tā, bet arī tas, kad... Bet es nesaprotu, kas tas ir pa prikalu. Kāpēc telefonam ir tā, ka tu nofočē kādu cilvēku un viņš automātiski to seju pārveido pa kaut ko. Bet tas ir Android, laikam. Bet arī man šitam jauniem iPhone'am arī tāds prikals ir. Es nofočēju, man tāds, perfekt bildi, un pēc 1 sekundi viņš ar nomainās uz kaut kādā enhancot kaut ko. Tas ko? Nomaina tev. Kāpēc? Viņi izsas sūdīgāk. Viņš visas fake, tās krāsas ir fake, viss ir fake. Viņš bija labs tā, kā es viņu redzēju. Kāpēc nevaru vienkārši atstāt? Es atceros, kā bija tas Huawei. Viņš laiku tās atstiņas padarīja melnas. Man likās, ka man zīlīts ir tik milzīgs. Man tāds, es pēc kā ciplanētieši izskatos. Vispār neviena krunciņa, šitai viss tāds šausmīgi smūdi. Jā, nofočē sev un tu izsies pēc kaut korejiešu. Jā, viņš padara visu aiženīgāk. Jā, ritīgi. Man liekas, ka tāds tas prikaliņš ir. Jā, gan jau, ka Āzijas valstīs, gan jau, ka cilvēkiem patīk, ka viņi tādu uztaisās. Tāds, wow, šis ir perfekts. Tas, laik, redz arī kaut kāds mammas vai kāds uzfilmē, uzfačē kaut kāds bildes, liek iekšā, ka tur viss tāds perfekts, skaisti. Visiem tāds melns, tāds spīdīgs atstiņas, tāds zīlīts, tāds liels. Mēs visi ģimenī tik mīlīgi izskatāmies, esam liels tik perfekti ģimenī. Paskaties savu mazdēliņu nofočēju, paskaties, kāds viņš izskatās, jau atstiņas vēl lielāks nekā viņam jau dzīvē ir. Pazies, kā šito varētu vienkārši apēst. Tas acis kā pogs. Jūs kūciņi. Jā. Bet, kopš tu sāc, piemēram, arī kaut kādu kameru fotografēt, un tad pēc tam ir tik grūti. Tur pat nekas nestāv klāt. Ir tik grūti aiziet apakaļ. Man patīk, man tāpēc nepatīk likt kaut kādas storijas vai kaut kā tādu, jo man arī, man ir kaut kāds 8. iPhone. Viņam nav tik labi, tā video kvalitāte. Man uzreiz ir tāds, ka es negribu izlikt. Es arī skatos no kaut kādiem, kur mēs aizbraukuši kaut kādos ceļojumos, es nelikšu šādās bildes tikai tāpēc, ka nav tā, kā es gribu. Un tur nevar likt filtru. Es arī negribu filtru. Tur uztaisīt speciāli, viņi tādi grainy izskatās, un viņi ķipa tādi. Bet arī nav kaut kas ar to kompozīciju un kaut kas tāds.
Vajadzētu vispār nopirkt kaut kādu rītīgi veco telefonu un vienkārši fočēt kaut kādu rītīgi vecu telefonu. Tagad viņi ir. Tagad man patīk, ka bija kaut kur uztaisītās bildes, kā izskatās ar kaut kādām Nokijām vecām, Sony Ericsson kaut ko tādu. Viņas viss izskatās pēc tādiem 90. gadu tādiem retro. Viss ir tāds rītīgi sūdīgā kvalitātē, bet tāds kaut kāds prikols tur ir. Es arī skatījos kāds kaut kur es interesējos, meklēju eBayā, cik maksā 4. iPhones. Jo tas bija arī pirmais iPhones, kas man bija, un viņš tik reāli fucking leģendārs. Un tu vari dabūt kaut kādu refurbished iPhone par diezgan normālu cenu. Tādu veco. Es reāli gribētu. Bet, tu nevar, tur problēma ir tā, ka kaut kāds WhatsApps tev neies uz viņu, tev neies kaut kādu Google Chrome un viss šī. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš vienkārši ir outdated software, un viņš nav comparable. Bet viņi nevar uzlikt. Tu nevar. Nav tāds uztaisīts, kuram iekšā ir tas software. Jā, vienīgi, man liekas, tu viņu jailbreako vai kaut kas tam līdzīgs. Ka tu viņu uzlauzi tā, lai tu viņā ka tu tā kā Android ieinstalē viņā, bet viņš nekad nebūs tas pats. Tu nevari funkcionēt ar kaut kādu veco iPhone, un tu nevari izdarīt visu to pašu, ko jauno iPhone. Tāpēc, ka vienkārši, viņš vienkārši nepavalk. Tas pats, kāpēc piemēram, arī man omai kaut kāds dators, viņš vienkārši viņu nevar brauzeri izmantot normāli, tāpēc, ka viņš vienkārši pārāk daudz RAM aizņem. Viss vienkārši tik daudz tās reklāmas un viss, viņš vienkārši nespēja pavilkt to. Tu ieej iekšā kaut kādā YouTube, viņš lādējās kaut gadu, tāpēc, ka viņš nevar ielādēt. Vienkārši nevar. Video. Ja, viņam vienkārši nav, viņš nespēja uztvert. Vai es nezinu, vai tas ir interneta ātrums, vai tas ir RAMs vai kas. Tas tur kaut kāds Wi-Fi adapters. Cik tev dators var izturēt vispār to? Viņš jau var vienā brīdī izslēgties. Viss novecojās, un viņš nav mūsdienu standartiem atbilstošs. Vai kā arī labi saka, viss nokalpojās. Man šitais ļoti labi kalpo. Ļoti labi kalpo. Man patīk, kā lietas mums kalpo. Jā. Te roboti, visai roboti nākotnē mums arī kalpos. Bet ir jau tagad, viss jau nokalpo. Jā. Mēs jau tā nerunājam, bet telefons labi nokalpo. Jā, bet arī, ja tu tā padomā, tāds, viss ir uztaisīts tā, lai tas kaut kad nokalpot, kaut kad eventually. Tas nav, tu nevar uztaisīt biznesu no tā, kas no mūžīgām lietām. Reiz, piemēram, kurš gribētu tirgot veipiņu, kas tev mūžīgi vienkārši ies visu laiku, ka tu vari visu laiku tikai sūt savus dūmiņus un vienkārši visu savu dzīvi. Tev viņš darēs visu dzīvi. Kurš grib ražot tādus? Viņam būs jāsaražo kaut kādi, 100 tādas cilvēki nopirks. Varbūt visi nopirks, bet tāds izpirks tev viņus visus un tad tāds, viņus vairs nevienam nevajadzēs veipus, tu visu vienkārši to... Gan jau, ka tu nemaz tā nedrīkst izdarīt, tāpēc, ka ir pārāk daudz citas kompānijas, kas vienkārši ražo kaut ko. Ne, bet arī kā tu to, piemēram, tu nemainīsi nekā tev visu laiku būs viena garšiņa, pilnīgi visu mūžu. Piemēram. Vai tu visu laiku maini, tāpat tās šķidrumiņas vajag pirkt, jo tāda veipiņa arī ir, un viņi arī nav mūžīgi. Tāpat tās kā visi datori un telefoni. Viņa var kaut kādu viņus aplīsīt. Jā, bet iedomājies, ja tu speciāli, labi, veips varbūt nav tas labākais salīdzinājums, bet, piemēram, ja tu tāds... Tur nopirkt mašīnu, kas nekad nesarūsēs, kurai nevajag degvielu, kurai neko nevajag, kas vienkārši ies mūžīgi uz kaut kādu sauli vai kaut ko. Bet arī baterijas. Tas nav. Nē, bet es saprotu, ka nav atklāts, bet iedomājies, ja tā būtu, vai tu to tiešām vari tā kā actually uztaisīt. Es domāju, ka jā. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka tu nevari to uztaisīt. Jā, bet ja tu to uztaisi, piemēram, tu tagad vai pieļaus to, ka tas aiziet market, vai pieļaus to, ka viena kompānija tagad valdīs pār visu automašīnu industriju. Man filmīgi gribās, lai nav tā. Ka ir kaut kāda, tā kā nevis gribās, bet man tā liekas, ka ir kaut kāda augstāka, kas tev neļauj darīt lietas. Kas ir tāds piemēram, rekuširam, tad Nikola Tesla, viņš gribēja to elektrību. Viņš gribēja, lai elektrība visiem ir pa brīvu. Bet neviens tā fucking neatļaus to, ka tev elektrība ir. Bet tas, man liekas, ir bišķi elektrība, bišķi citādāk. Jo tas ir tāds source, ko tu vari dabūt. Bet tāda mašīna, tas ir tāds, tur ir viss kaut kas cits iekšā. Tur ir ne tikai tā, bet elektrība. To var visur kaut kādā veidā. Bet vai tiešām kāda kompānija gribētu ražot mašīnas, kas visu mūžu, kad tu nopērc vienu mašīnu un visu mūžu to viņi var braukt?
Un tev nav, un tev nav nekā viņu jāsalabo vai kaut jā, ko. vai tiešām tās bet kompānijas negribēs, lai tu pēc kaut kāda gada nopērc jaunu mašīnu? Ir tādas mašīnas, bet visu laiku ir kaut kas jāpērk klāt, tā kā jāapdei to katru gadu. Viņi varētu būt tā kā tādiem Lego klucīšiem, ka tu vienkārši saliec tāds. Bet tā jau būs nāk. Uz to jau iet, lai viss ir tā kā pēc iespējas pa lielam arī, izturīgāks piemēram, un pēc paskatās iespējas labāk. reku otro golfiņu. Viņam, piemēram, tāds arī, tu pa lielam viņu var uztaisīt, kā tu gribi. Ja tu ļoti gribi, tu viņam var arī airbags ielikt un var ielikt arī tur skaņas sistēmu un kaut kādas. Tu jau viņus var saķūnēt, kā tu gribi tās mašīnas. Bet, protams. Bet arī ir vienalga, kā eventually mašīna. Viņi sarūsēs. Tu izdomā, arī ne tikai par rūsēšanu, bet cilvēkiem apniks. Jā. Pašam cilvēkam viņš negribēs tādu pirkt. Vai viņš gribēs tādu nopirkt no sākuma, bet paies 5 gadu, viņam būs tāds, ok, es gribu citu kaut ko. Jā. Man tur nedara šitais tenis, tur es pabraukājos ar citu mašīnu, man daudz labāk patīk, kā tur bija. Ja es būtu ops, man būtu tāds jānopērk mašīnas, droši vien. Ja tu pēc līdz mūža galam. Es gribu, lai man mašīna izok līdz mūža galam. Jā. Un tad visu laiku katru reizi teiks, ka satiksies. Es nezinu, kas izdzīvos ilgākais vai tā mašīna. Gan jau, ka tā mašīna vēl ilgi dzīvos. Es jau būšu nomiris jau rītdien. Jā. Tā tas ir. Tā tās lietas notiekās. Kas mums ar laikiem? Mums ar laikiem, kāds 10 minūtes vēl ir. Bet jā, šitā. Es meloju, ka es teicu, ka šodien būs ļaunā sērija. Šodien nav nekāda ļaunā sērija. Pilnīgi normāla sērija, normāls sarunas. Varbūt nedaudz pat dziļāks nekā parasti. Ļoti forši. Jā. Jā, mums ir viss kaut kāda. Turpinam. Šitais notiks visu laiku. Tā mēs arī darbosimies. Jādabū kaut kāds viesis. Vajadzētu jā. Ja mēs sāksim domāt par to. Mums jāsāk domāt par to, ko mēs varētu uzaicināt ciemos. Jā, jo pagaidām ir tāds, var klausīties mūsu. Jā, bet eventually tāpat tās kā mašīnas un viss mums vajag upgradeot. Jā, eventually arī mēs beigās pateiksim visu, ko jūs gribat zināt par mums, un tad neviens vairs mums neklausīsies, tāpēc, ka mēs esam pārāk garlaicīgi būsim, ja mēs sāksim teikt vienu un to pašu visu laiku. Visi zināms, jā. Tā kaut kā. Jā. Tāds tas šodienas podcastiņš. Tāds tā 3. epizodīte. 3. epizode, tiekamies 4. Bija prieks. Uz redzēšanos. Uz redzīt, paldies, ka klausāties mūs. Lai veiksmīgs ceļš visiem. Šis bija Sūds uz puļķi, baido. Jā, šis bija Sūds uz puļķi podcasts. Sūds uz puļķi podcasts. Un tie, kas brauca mašīnu, lai tev veiksmīgs ceļš.